Tā, tagad ir pienācis pusdienu laiks, un mēs esam izstaigājušies, un mēs tagad taisīsim pusdienas. Šodien pusdienās būs grieķu salāti. Tātad grieķu salātiem ir nepieciešams piparmētra svaiga, tad fetas siers, lai taisīs parādīs kāds fetas siers, lūk tāds. Ir nepieciešams tādā šitā te gurķis un ir nepieciešami tomāti. Un, protams, vēlams liels šķīvis, uz kur to visu pagatavot. Vispirms sakapā piparmētru, nogriež kātiņus, jo tos īsti tā kā nevar ēst. Sīki sakapā piparmētru. Var iztikt arī bez piparmētras, bet ar piparmētru ir drusku tā labāk. Tad to visu ieliek ļodiņā. Tad ņem fetas sieru. Un tad viņu vienkārši drupina iekšā. Jo sīkāk sadrupina, jo labāk. Bet jāsajaucās jau ar to piparmētru kaut cik. Tātad fetas sieru var likt tagad. Iztērēsim visu. Tas nekas, jo mēs bijām uz veikalu, nopirkām jaunu paciņu, tā kā būs labi. Tagad to visu samaisa. To es necelšu, bet tas tā. Nu, redz, tātad tas ir gatavs. Tas būs it kā garnējums tam visam. Pārberamais ingredientu saraksts. Tad sagriež tomātus. Tad viņš vienkārši izkārto pa to šķīvi. Tā, tomāti jau ir sagriezti, izkārtoti pa šķīvi, un tagad tiek uzbērts sāls, lai būtu labāka garša.
pa to laiku, kamēr tomāti tika griezti. Sagriezām arī it kā graudu maizīti, tumšo graudu maizīti, tādos samērā mazos gabaliņos, ko pieēst klāt. Nākamais tiek sagriezts gurķis, un tas tiks kārtots tomātiem pa virsmu. Tā, un tagad tiek kārtoti gurķi. Jā. Tas, acīm redzot, bija pārāk garšīgs. Jaunais gurķis beigās. Jā, gurķis šodien arī nopirkām tirdziņā, tā kā. Tā. Tagad tiek bērts virsū iepriekš sagatavotais maisījums, sajaukums. Vēl salātiem var izmantot arī eļļiņu, ko uzlej pa virsu, bet tās speciālās, kas ir olīveļļa, ja? Vēl kaut kāds. Tas ir dažādām garšiņām. Nē. Šoreiz mēs nelietosim nekādu eļļu. Gurķus var likt vai nelikt. Nu jā, ēdiens rēdams ar dakšiņu vai karoti paņemot. Nu, lai paņem visas sastāvdaļas kopā, sākot ar tomātu, gurķīti, fetas sieru un piparmētru. Labu apetīti. Jā, tāds būs mūsu pusdienas. Grieķu salāti ar graudu maizīti. Labu apetīti!